Valgas puiši un Mikelēnu meitenes. Un teja mums ir Laisakūru Butiņa. Jā, skatāmies! Lai viņi vispār saprot, kam ar ko. Aitēru zemes mūru stūri, cik tūs un pazīstams ik viss. Gan kaut kas raga neizsūri, gan lēš un males debesi. Visapkārt zemes ir, kā zīlis sirds un tik nepārastī viegli iet pat nedomājot cik. Jau dzīvē nostaigās, jo vēl aizskrīt, ik rītas galu, kā ceļiem izkrīt. Jau dzīvē nostaigās, jo
Paldies jums! Bet, nu, mīteļu vīri, ne? Jā, mīteļu vīri, tieši tā. Un raidāsoļa meitas, lūdzu. Kas tad ir? Runu raksti. Skatāmies.
Jāņa Purviņa dejas. Nu, kā mēs labi atceramies, figūri bija ar tiem pitaniekiem, tagad ar tām rūnām. Bet pēdējā deja mums ir atkal piebaldzēnu sastāvā, jaunpiebalgas meitas un vecpiebalgas puiši. Aiz zaļā pīrstaliņa. Puišus ar jaunpiebalgas meitenēm aiz zaļo pīrstaliņu. To prasa skatītāji. Jaunpiebalgas puiši, jūs esat klāt? Lūdzu! Skatītāji grib redzēt vēl vienu deju. Jaunpiebalgas puiši ar vecpiebalgas meitenēm uz aiz zaļo pīrstaliņu.
Tad 100 punkti jūs tiksiet uz dziesmas svētkiem. Ak, žēlīgais Dievs un debesu Tēvs, Dievs rakstus, kā sacīt, idejoju, vieglu soli cilādams, dzīvēju svētkus gaidīdams, aplaudējam. Un debes Tēvs redzi, kādā augstā vakarā var dvēsele sasilt no viena gala da otra. Un tas viss, kā secīt, šito mierīgo jauniešu un tautiešu dēļ. Vai, Dievs, ja tik viegli var celāt soli, tad jau, kā secīt, dziesmas svēki tikpat kā ir klāt. Un es jau gan ar sākumā, gan beigu daļā, jūs novēlēšu visiem iziet tās skates, kurās jūs baudīs un pārbaudīs no viena gala līdz otram. Dziļā raibumā kā šovakar, tāda kārtu sadarbība, neviens, kā secīt, neietīkoja otra gaišo vaigu, ne vingru augumu, visi, kā secīt, bija kustīgi, un tā mīlestība, kas atbraukuši no citām zemēm, no augstuma nebaidīdamies. Esat visi mīļi sveicināti manā un mūsu Jaunpiebalgā no viena gala da otra. Un nu šovakar arī, ka sāksies tā lielā balles, tā nu ieturaties gan dziļā labestībā un godīgumā un rauna darīta daļai, jo ne jau kā secīt katru dienu cilvēks svin svēkus, bet tā nu... Bet nākot uz šito būšanu dižo māksliniecisko skatīšanos, ilgi pie seviem, kā secīt, domāju. Vienmēr nāku apkrāvies ar Pievalgas labumiem, gan maizi, gan alu, gan sieru, nu tu tak pati zini, vienmēr kurusi, kā secīt, piekrauts tik augst, ka panest nevar. Tagad es tā dziļi domāju. Vai te nu tie, kā man viss Pievalgas labums jāatdod citiem? Vai te nu ziemas laikā tas arī prāta darbs, ja cilvēks pārēdies to pasaules labumu dziļi iegribas sniega būšanā? Tad jau nu kā secīt šoreiz atšķirīgi no citām, kā secīt darīšanas reizēm, došu kaut ko tādu, kas jūs paliks mūžu mūžos, un kas jūsu svedīs, kā labestības garas, uz tiem lielajiem svēkiem, tai lielajā, dižajā Rīgas būšanā. Nu, un tad, kā secīt jāsaka, ir tādas rindas. Tāvu laipa likla, mēs bērnīni laipotāji. Nu, tad es arī, kā secīt, došu savu tāvu laipu jūsi katram līdzi, kurā glabā pievaldēnus, gan vieglos soļus, kā secīt, gan smago dienu, kā secīt soļus, gan visu to pastāvību, un kas ir turēsies
un ir laba, lietojama, glabājama, savdējama un godā liekama. Jā, nu tā jau nav, ka nekas nav līdzi, ir jau ķēnces uztraucās, kad nav siera un nav mais, bet es teicu, ka dejotājiem jāuztur figūra, nav ko daudz ēst, bet nacionālais dzēriens gan mums ir. Un tāpēc mēs šodien sakam paldies Paldai. Šīs laipes ņemiet līdzi uz skati, lai jūs varat visi tā stipri pieķerties, jo tur ir stipras zīmes. Nāciet priekšu.
uzaicinājumu, lai tosījus goda vaidzē lielajā svētku reizē un turas vienmēr grūtos un labos brīžos viņu parokai. Teici, liels paldies, un lai tev ilgs un bagātīgs mūžs. Paši labākie vārdi, tā pašai atdošanas daļa ir beigusies. Un tad jāsaka arī tā, ka manā kultūras ērpēķē arī viltīga tā direktore neviena vārda neteica, ka šitos alus blāķus tāvad iedaviņš tiem tautiešiem. Nu labi jau ir, ka pievalgas alu jau nekas gardāks nav uz Dieva pasaules. Tāpat kā nav labāka runas vīra, kā pievalgā ķems un tā uz atvedīšanos. Nu, redz, ka jūs man gan arī vairāk aplaudējāt, kā secīt tā valdības vīriem pirmos un otros lasījumos. Tā ir kā secīt Dieva svētība un mīlestība. Tā nav, lai Dievs dod jums visiem saglabāt veiklo soli, un lai visi aiziet līdz tiem svētkiem, kur visa Rīga mirdzēs krāsu krāšņumā un soļa vieglumā. Un lai, kā secīt, vienmēr Dievs jūs pasargā ar labiem žēlastības darbiem. Tad un Dievs redzi, ka jau pievalga vienmēr turēsies gara gaišumā un turēsies, kā secīt arī turmāk, ja tava žēlastība nāks pati no pat tavu debesu daļu nolaista tā pa brīdiņam, lai mēs varam to svētīgu izdarīt. Es arī savā vārdā saku, mēs speciāli jums šīs laikas gatavojām, lai jūs viņas varētu ņemt līdzi uz skati, jo tur ir spēcīgas zīmes saliktas, tās mūsu senču zīmes, spēku zīmes, tie runu raksti. Un lai jums visiem veicās skatē, un lai mēs tiekamies Rīgā. Paldies! Ja grib kādu kopīgu bildi vai kaut skaistu bildes, tad tās ir tiešām vecas